Kārli, varbūt kādu gardumu. To saimniece mums ir sarūpējusi, bet tas, lai paliek tam, kas nāks apskatīt šo māju. Bet jautājums ir, tu visu gan rīz esi izrādījis, bet kas tur ir šeit? Nāc, ejam parādīšu. Nepakrīt? Nekrīt. Nekrīt. Uz trepēm vienmēr uzmanīgi. Te mums būs pagrabs. Skaties, te var malciņu uzglabāt. Ir savs siltummēzgls individuāla apkura ar savu skaitītāju. Grobiņas. Pilsētas, jā, centrālā apkura ar savu skaitītāju. Alternatīvai malks katls. Diezgan daudz ir vēsturiski elementi. Šeit ir atstāti diezgan daudz vēsturiskie elementi. Elita, jā, plāksnīti. Pieaugsim. Daudz noteikti zina, kas šis tāds ir. Bet... Ko tu šeit ierīkot? Mankēvi. Šis ir kārtīgs mankēvis. Skaties, tev ir dīvāniņš, krēsliņš, galdiņš, izej uz pagalmu, kur atnākt uz maliņas, nosēsties un papīpot. Nu, paskaties, Elita turpat stāvēja. Jā, tur saimnieki ir diezgan pacentušies. Viss ir izravēts, skaisti nopļauts, iekārtots. Starp citu, ja ir vēlme, var arī uzstādīt žogu, un principā tā teritorija, es varu parādīt, ka ir to līniju, pa kuriem. Skrien. Nu, panāc. Rekur tu šī līnija, un pasties kāda teritorija uz to pusi. Jā. Viss tas ir tavā pārvaldībā. Kops skaisti var bērnu futbolu uzspēlēt. Tālāk šķūnīts. Kāpēc pirkt tieši šo īpašumu? Tāda veida īpašums, kurā tu varēsi viņu izbūvēt visu, kā pēc savām vēlmēm, saglabājot arī vēsturiskos akcentus, kā arī lokācija, miers, diezgan arī tuvu pilsētai. Ja tevi interesē šis īpašums, noteikti sazinies ar Kārli. Tieši tā. Ja tevi interesē šāda veida saturs, noteikti piesako mums sociālos tīklos.